Šis vispār ir burvīgs priekšlikums. Es nebiju domājis par viņu vispār runāt, bet tā kā tu paklausies, kas notiek, tad principā vajadzētu sākt ar to, ka tikko kā uzstājās viens no slavenākajiem Saeimas lobistiem. Tā kā lobby likums mums joprojām nav, tad Līdaka var peldēt kā grib, kurā virzienā. Pēdējo reizi jūs runājāt, cik es atceros, lobējāt 2-litrenes šīs te cēsu alus uzstādītās iekārtas, jo viņiem ir uzstādīts iekārtas un viņiem vajag 2 litru alus ražot, jo ko tad uz tās līnijas liks virsū? Tagad jūs nākat un lobējat to, lai Solvita Āboltiņa vai Brigmans var Saeimā čipēt suņus. Kādā sakarā? Principā vajadzētu sākt ar to, ka vajadzētu normatīvos aktus Saeimā izmainīt, tāpatās kā Rīgas domē, kur Ušakovs tur savus kaķus, jo, acīm redzot, normatīvi akti atļauj to darīt un turēt Rīgas domē 2 kaķus, vai 3, vai 4. Vajag tā, lai Saeimā arī var būt suņi. Es aicinu šādā veidā, principā sākt domāt. Tad Līdaka varēs savā kabinetā čipēt suņus. Un tas būtu normāli, un priekš kam vispār ir veterinārā ārsta vajadzīgi. Lai to dara Līdaka, Solvita, tas ir tikai personas kods, vai ne? Par kaut kādu veselību, par to, ka cilvēki ir mācījušies, kļuvuši par veterinārstiem, tas nav svarīgi. Tagad to varēs darīt jebkurš, bet bez jociņiem, ir mazliet savādāk. 2 patvērsmes, Ulubele, Mežvairogi, abas 2 sponsorē Rīgas doma, jā? Tas pats Ušakovs ar saviem kaķiem. Tad, cik es saprotu, tas pasākums ir tā, ka viens čips maksā 5 eiro, ja, Līdakas kungs? Un netīšām pilsētā runā, ka it kā Latvijā esot 200 000 klaiņojoši suņi. Ja mēs pareizinām 200 ar 5, mēs iegūstam 1 miljonu. Cik maksās šie čipi? Pēc tam, kad būs šis te jaunais ministru kabineta rīkojums, ka to varēs darīt arī Rihards Kols, Līdaka vai jebkurš cits sevis nosaukošais profesionāls. Lūdzu, noraidīt šo pirmo un šo otro lobista Līdakas priekšlikumu un ļaut strādāt profesionāļiem. Es uzsveru profesionāļiem, nevis cilvēkiem, kas strādā 2 tieši konkrētās šīs te suņu patvērsmēs, visu cieņu, ko viņi dara. Bet Latvijā ir vēl arī citas patvērsmes, bez šīm te 2 minētajām. Un savukārt šīs te 2 citas patvērsmes, pilnīgi ir pret, atvainojiet, šīs te 2 citas patvērsmes pret šīm te, respektīvi tikai 2 ir pār. To es gribu pateikt. Latvijā nav tikai 2 patvērsmes. Tā ka norādiet, lūdzu, savu ZZS, savu lobista šo te priekšlikumu, reku jau Askolds jau uzkāpa un teica, ka tas ir tomēr murgs. Paldies, Askold! Domāju, ka jūs izmetīs tagad no frakcijas, laipni lūgt pie manis. Paldies!